Vai zinājāt, ka ielūkojoties varavīksnenē ir iespējams noteikt jūsu organisma vājās vietas? Šo metodu dēvē par iridodiagnostiku, un tā ir pieejama veselības centrā Māre. Turpat mēs arī painteresēsimies par ārstniecisko masāžu, kas ir nepieciešama tieši muguras sāpju gadījumā. Iridodiagnostika Latvijā ir jaunums, kaut arī šī diagnostikas programma radīta 90. gados Kijevā. Šobrīd pasaulē ir tikai 18 valstis, kurās to pielieto. Metodas būtība ir apstrādājot acis fotoattēlu speciālā datorprogrammā, noteikt, ar kādām veselības problēmām pacients saskāries. Un pēc šīs metodas var diagnosticēt mūsu organismu stāvokli dotajā brīdī, cik viņš ir enerģētiski spēcīgs un vai mūsu orgāni strādā pareizi, tā kā viņiem ir jāstrādā un visas mūsu sistēmas. Es varu diagnosticēt kuņu zarnu trakta saslimšanas, var diagnosticēt problēmas ar mugurkaulu problēmām, kas mums ir gandrīz katram otram mūsu valstī. Var diagnosticēt, teiksim, jūsu pārslimoto angīnu, ja viņi ir bijusi nesen. Ar iridodiagnostiku pacients iekonomēs laiku un naudu un nebūs jāapmeklē neskaitāmi speciālisti, lai noteiktu kaitu. Diagnosticējot slimību caur acīm ar irido metodi, to var veikt līdz pat 95% precizitātei. Cilvēkam it kā viss analīzes vēl ir ok un neko nevar atklāt, un tad varbūt tās var noprecizēt, jo tajā acī tad tā problēma, kurā orgānā viņa konkrēti parādās, un jo acī tas tā kā ir redzams. Ja ir kaut kas tāds strīdīgs, jo cilvēkam liekas, ka viņš ir slims, ārstiem liekas, ka viņš ir vesels. Bieži vien tādi gadījumi ir. Un tādi cilvēki arī tā kā nāk uz šo diagnostiku, jo viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek. Speciālisti pēc izsaukuma ar iridodiagnostikas programmu gatavi doties arī uz mazpilsētām un ciematiem. Bez tam, diagnosticējot radikulītu, turpat medicīnas centrā ir iespēja uzsākt arī kādu no masāžas kursiem. Masāža pie radikulīta ir īpaši rekomendējama. Savukārt ar vibromasāžu var panākt daudz ātrākus un labākus результатus ārstēšanas периоdā. При вибромассаже, значит, что? Улучшается кровообращение в мышцах. Мышцы разогреваются. Там уходят застойные всякие явления, шлаки, токсины уходят из мышц. Мышцы начинают становиться более эластичными, нормальный свой тонус приобретают и начинают, как нужно, подтягивать позвоночник. То есть, они одинаково его подтягивают. Позвоночник выпрямляется при этом и пропадают боли. Masāžas kursu ieteicams veikt 10 līdz 15 reizes pa pusstundai. Конечно, обычным массажем тоже классический массаж лечебный, но вибромассаж, он более быстрее помогает восстановиться человеку. И вибрация, и массаж двойное действие оказывает, и быстрее разогревает эти ткани, мышцы, и улучшает кровообращение в 2 раза быстрее, чем руками человек делает массаж. Protams, piesakoties masāžas kursam jāatceras, ka nav labi to veikt slimības akūtā periodā. Tāpat masāžu nevarēs veikt ar onkoloģiskas saslimšanas, varikozo vēnu slimības, pie dažādām infekcijas saslimšanām, paaugstinātas temperatūras. Savukārt, ja ir bijušas muguras operācijas, masāžu varēs veikt tikai pēc pusgada.